Bet pie šīs te mīlestības mēs nevaram iemīlēt, kamēr mums pastāv šis tirgus un naudas attiecības. Un tieši tāpēc es gribu jautāt, kā tu jūties šobrīd? Vai tu nejūti savā darbā šo konkurenci, vai tu nejūti sev apkārt to, kad tu baidies katru dienu par to, ka tu vari pazaudēt darbu, ka tu vari pazaudēt veselību, ka tu vari pazaudēt visu, jo cilvēkus faktiski šobrīd tura tikai un vienīgi bailēs. Bet, kas ir tā labā vēsts, kad ļoti daudz cilvēku sāk atmosties, bet no visiem tiem aizmigušajiem tikai apmēram 5% varēs atmosties, un arī viņi paliks brīvi, jo tātad tajā stāstā par šo naudu jau bija runa par to, kad tālāk bija kredītkartes un vispārējais, un šobrīd, ko es skatos, kas tad notiek Latvijā. Latvijā ir vēl atkal jauni interesanti projekti, kā cilvēku iemānīt šī te Fabiāna vēsturiskajā slazdā. Tā daļa, kas ir aizbraukusi, tā ir aizbraukusi, tā droši vien, kad varbūt arī neatgriezīsies, varbūt atgriezīsies, bet tagad ir vēl gudrāks plāns, un jūs droši vien visi esat dzirdējuši par to, kad iet runa, kad kredītkartes vairs nestrādā, kad tā ir cilvēks grūti kontrolēt, kad tagad iet runa par to, kad cilvēkiem vajadzētu iešūt čipsus jau ādā, lai tādā veidā viņam būtu ērti, viņam vispār nebūtu vairs ar naudu nekāda sakara, ja? Un tādā veidā šo cilvēci varētu kontrolēt. Tas ir tas nopietnais stāsts, par ko mums ir jāizdomājas. Bet šodien mēs nevaram izslēgt naudu un nevaram izslēgt naudas attiecības. Tāpēc es esmu paņēmuši šo projektu kā vietu, kur man ir iespēja pelnīt naudu, kur man ir iespēja pirkt man nepieciešamos produktus ikdienai, un kur man ir iespēja mācīties pašai un dot šo informāciju tiem, kuri vēlās šo informāciju saņemt un saprast, uz ko mēs ejam un kāda tad izskatīsies mūsu nākotne, jo to neviens šobrīd nevar pateikt, bet pārmaiņas būs ļoti lielas. Bet, lai varētu mēs kopā iet, tāpēc es teicu, ka mums visiem ir jāsaprot šis mērķis, uz ko mēs cilvēku aicinām. Un mēs cilvēku aicinām, ja viņš šobrīd jūtās, ka viņam darbs nav tik drošs, ka viņš jebkurā laikā var pazaudēt, kad tomēr viņa ienākumi nav tik lieli, tad mēs viņu varam aicināt uz iepirkšanos kopā ar mums, bet mēs viņu varam aicināt arī veidot tā kā savu mazu uzņēmumu, jo šis projekts nevelti ir izstrādāts tāds, kur mēs kopā satiekoties, kopā iepērkoties, veicam šo lielo apjomu, jo kompānijām šobrīd ir ļoti grūti savā starpā arī konkurēt. Protams, ar šo zemo kvalitātes preci lēto var vēl izdzīvot, bet tātad arī šajā attēlā jūs redzat, ja, ka mēs esam globāli jau savienoti, tāpēc mēs vairs nevaram pastāvēt un teikt, ka šobrīd redzēt Latvijā aicina, izvēlies Latvijas preci, kļūsti par Latvijas patriotu, ņem tagad lūk šos bankas kredītus, sāc dibināt savu mazo uzņēmumu un sāc ražot. Tas viss ir kārtējais šis te apmāns, jo mēs esam visus resursus tā iztērējuši, tā pārtērējuši, ka faktiski tās preces ir pārpilnībā, bet Āfrikas valstis ir valstis, kur cilvēki mirst badā. Un tieši, kā jau es teicu, meklējot šo informāciju, es saskāros ar diviem ļoti nopietniem projektiem. Viens projekts, kur ir viss šis te parādīts, kad zinātnieki saka, 10 gadu laikā faktiski mēs sevi uzspridzināsim, tā kā bumbu, vai arī mēs attapsimies un būsim gudri, un tātad pārtrauksim šo ražošanu, apvienosimies un pirksim tur, kur jau lielās pasaules valstis saražo, nebūsim Latvijas patrioti, jo Latvijā var būt turisms, Latvijā var tiešām audzēt šos te produktus savai vajadzībai, mājsaimniecībai, tīrus un veselīgus, bet Latvija nevar konkurēt ar šīm te lielajām ražotāju valstīm, viņa sen to ir nokavējusi. Ja runa iet pat par to, ka Krievija ir nokavējusi ražošanā, ja, tad lieki būtu
mānīt šo Latvijas tautu. Un tāpēc visus šos cilvēkus, kas vēlas veidot uzņēmumus, uzņēmē darbību, mēs viņus varam atrast šajos sociālajos tīklos un uzrunāt pie šīta vienkāršā projekta, jo šajā projektā ir ļoti mazs ieguldījums, un ieguldījums ir tikai savu ikdienas vajadzību preču iegādēji. Un tādā veidā mēs jau esam ieguvuši šo, kā teikt, darba vietu vai uzņēmē darbības vietu, vai sauksim, kā mēs to gribam. Un tālāk jau man šī filozofija gāja varbūt pat vēl tik dziļi, kad mums jau viens otrs produkts, kā mēs skolā apskatījāmies, ja, ir ļoti veselīgs un satur ūdeni un tam līdzīgi, jo, ziniet, pasaulē jau arī ūdens sāk trūkt. Man tā bija vienkārši šokējoša statistika, kad apmēram 5000 cilvēku dienā šajās neattīstītajās valstīs mirs tikai no tā, kad viņi iedzer netīru ūdeni. Apmēram 1 miljonam ir nemitīgi ūdens bats, un tad es domāju, man šis ūdens ir pieejams, bet es pat viņu tā nevaru iedzert tādos daudzumos, un tad cik svētīgi ir šis te produkts, ko es varu lietot. Ja, un tādā veidā man pat nav tik bieži jāiet uz veikalu un nav šīs te apetītes, jo arī par šo te lopu audzēšanu un ražošanu, tas viss noplicina zemi, tas noplicina planētu, un tas viss tiek darīts uz pašizmaksu un uz šo te tirgu piepildīšanu un uz nevajadzīgu darba vietu piepildīšanu. Tā kā es domāju, ja es jūs būšu uzrunājusi, jūs noteikti šo filmu arī varēsiet noskatīties un tad izdarīt, vēl paši savus secinājumus no sava šī te skatpunkta. Tāpēc šīs ir tās divas būtiskākās lietas, jā. Tad tālāk es šajā ielūgumā pieminēju un teicu to, ka ļoti daudz bieži saka, ar ko tad tavs projekts ir labāks. Šobrīd daudzi nāk virsū ar savām piramīdu sistēmām, jā. Man arī daudzi raksta, vai tas ir tur Herbalife, vai tas ir Oriflame, vai tas ir kaut kas, jā. Tad loģiski, ka cilvēkiem šī pieredze tinās ar to pieredzi, kas viņiem ir. Un es arī esmu pabijusi vairākās kompānijās, un ļoti daudzām kompānijām arī šodien ir šis sauklis, hei, tu esi parādā, tu esi banku važās, nāc šajā mūsu komandā, strādāt, tu varēsi nopelnīt milzumu daudz naudas, un viss tā kā tiek koncentrēts uz šo naudu. Bet faktiski, ja mēs skatāmies dziļāk, tieši tāpēc šis projekts nosaucās brīva izvēle, mēs nevaram cilvēkam vairs piedāvāt naudu, mums naudu vajag. Un mūsu kompānija mums naudu dod, un mūsu kompānija šī te, kurā es darbojos, nodrošina visas šīs dienas nepieciešamās prioritātes, lai mēs patiesi justos kā cilvēki sabiedrībai vajadzīgi. Bet mans mērķis un misija ir dziļāka, apgaismot un parādīt to, cik nopietnu problēmu priekšā mēs esam, ja mēs domājam tik sekli kā tikai par naudu. Un tāpēc man ļoti īsā laikā vajadzētu šos speciālistus, kas pēta gan tātad augu iedarbību, gan izglītības speciālists, kuriem ir pieejami skolnieki, skolas, ja, gan zinātniekus, gan profesorus, jo tikai šādā komandā mēs varam cilvēkus izglītot. Jo, ja cilvēks būs izglītotāks, jo viņam būs vieglāk no šīm važām atbrīvoties. Protams, ļoti daudziem ir jautājums, kā tad es varu iziet no tā vāveres riteņa, ka man ir darba stundas no rīta līdz vakaram. Tā tu arī vari iziet. Ja tu tici man, ja tu tici manai komandai, tad tu vari pirmais, ko izdarīt, nomainīt savus iepirkšanās paradumus uz mūsu tātad šo te internetu veikalu. Mums patiešām ir ļoti jauka, un es gribu teikt, es viņu tā kā jūtu ar sirdi šo kompāniju. Gan apmācības, gan viss šīs te stimulējošās lietas. Un tas ir tas mūsu pirmais ceļš un atbalsts, lai mēs varētu sabiedrību un galvenais arī sevi izglītot šajās lietās, ko mums neiedeva skola un kur mūs tura tā kā cietumā. Un ja cilvēks tiek turēts kā cietumā, tad ar viņu ir ļoti viegli manipulēt. Un tāpēc cilvēkiem nav spēka un nav laika. Un pats briesmīgākais ir tas, kā es redzu, kā skolotāji cīnās ar mūsu bērniem,
un bērni viņus nepieņem, tāpēc, ka bērni jau dzimst šī laika bērni, viņiem būs jādzīvo šajā sabiedrībā, kur vairs nav ražošanas ekonomika, kur mums jau ir jāsavienojās cilvēkam ar cilvēku patiesās attiecībās, neskatoties uz tā, kāda ir viņu ādas krāsa. Un tāpēc šeit lielu darbu varētu darīt arī mēs. Protams, ne jau caur izglītības sistēmu, jo izglītības sistēma vēl pagaidām ir tāda, kāda viņi ir, lai gan man liekas, ka Ķīlis jau sāk par to tā kā runāt un kaut ko mēģina mainīt, bet varbūt, ka tā ir tikai vienkārši tāda politika. Nu, lūk. Un šī mūsu kompānija dod iespēju mums strādāt pa visu Latviju, kā jūs redzat. Mēs varam strādāt, bet mēs varam strādāt arī pa 32 valstīm. Mēs jau šobrīd esam pārstāvēti diezgan plaši. Un, redziet, mums nav jāstrādā pat ar šo valstu pilsoņiem, bet šajās valstīs ir jau mūsu pilsoņi, mūsu tautas pārstāvji. Un, ziniet, kas ir pats, manuprāt, nepieņemākais tas, kad ļoti daudz jauniešu šobrīd sabeidz savu veselību fermās, pat, vēl es nezinu, kādās rūpnīcās, kur normāli jau šo valstu pilsoņi neiet strādāt, jo viņi zina, ka tas nav veselīgi, bet šie jaunieši neredz tādu iespēju. Un šajā projektā viņiem patiešām, ja mēs pareizi ievirzam un parādam ne šo fanātisko naudas pelnīšanu, bet šo pašu būtību, ka tas ir ļoti vienkārši kopā iepirkties un mācīties, kāpēc mums tik viegli varēja pakļaut un piemānīt, un tad mēs varam iziet uz šo te brīvību, kad mēs patiesi varam viens otru pieņemt un neskatīties ar aizdomām. Jo es patiešām redzu, ka man sociālos tīklos, kad es uzrunāju cilvēkus, viņi jautā, kāpēc tu tieši mani uzrunāji, vai es nesaprotu, kāpēc tu man uzaicināji uz šo semināru, mēs taču neesam pazīstami, bet tam taču nav nozīmes, mēs ejam uz šo te apvienošanos, no attāluma uz apvienošanos, tādu siržu apvienošanos, jāsaka, jā. Un tātad, lai mēs tiktu no šī te Fabiāna meliem vaļā un lai mēs varētu sākt dzīvot tā, kā cilvēkam ir paredzēts. Ja? Un es gribu teikt, mēs jau neesam vieni, mums apkārt ir ģimene, un mums apkārt ir sabiedrība, un mums apkārt ir bērni. Un kas pirmkārt mans gandarījums arī ir tas, kad, kā jau visas kompānijas, bet es, piemēram, veikalā iepērkoties nezinu, kur viņi liek šo naudu un kā viņi dala šo peļņu, ja? Kad mūsu kompānija ir apņēmusies arī šo sociālo atbildību par katru no valstīm, kurā viņa strādā, tas ir arī Dānijā, Norvēģijā, atverot Latviju arī Latvijā, daļa no peļņas tiek novirzīta dažādu bērnu vajadzībām. Un, protams, tiek palīdzēts arī šiem Āfrikas bērniem un šajās nabadzīgajās valstīs. Un tad ir patiešām tāds gandarījums, kad, ja tu tīri zobus vai mazgā matus un aizdomājies par to, tad tu zini, ka tu kaut kādā veidā esi paņēmis no viņiem, tāpēc, ka šīs valstis izmanto kā vietas, kur audzē lielražošanā visus šos te produktus, ko Eiropa pieprasa, un līdz ar to tur notiek šīs te dabas stihijas un visi šie te plūdi un tātad šī dabas sasilšana. Un arī tas, kad esot vairāk mājās ar ģimeni, būtu laiks, vienalga vai tu esi vecmāmiņa vai māmiņa vai tam līdzīgi, mācīt bērnam šīs vērtības, ko pagaidām skola nevar iedot. Jo vainīgi jau nav skolotāji, vainīgi ir visa sistēma, jo skolotāji jau paši to nezina. Viņiem šī informācija pat varbūt nav pieejama, bet viņa ir ļoti, ļoti vajadzīga un ļoti, ļoti nopietna.